Ir pagājuši 17 gadi kopš vēju apūstajā Liepājā dzima grupa Vilofarm. Daudzu talantīgu mūziķu ceļi krustojušies ar Vilofarm, arī tādu, kuri nu jau nolūkojas no mākoņa maliņas. Vilofarm rindas bagātinājis gan grupas Tumsa dibinātājs Jānis Daugals, gan mūziķis Edijs Šnipke, ilgus gadus grupas sastāvā bijis mūziķis Matīs Pavītols, taustiņu instrumentu meistars Normons Kalniņš un daudzi citi. 2006. gada decembrī Vilofarm izdeva interneta albumu Puisēni no zvaigznēm. Tagad pēc 17 gadiem klajā nācis pirmais Vilofarm albums CD formātā. Grupas pamatsastāvu šobrīd veido 3 mūziķi. No pašas pirmās dienas 1994. gadā grupas radītājs sirdsapziņa, balss un ģitāra Emīls Dreiblats. No 2004. gada beigām basģitārists Uldis Naumanis, no 2005. gada nogales ģitārists Aleksandrs Krasavins. Patiesībā ir tā, ka Vilofarm tas ir tas cilvēku, labu, foršu, draugu, interesantu mūziķu kopums, kas pulcējas ap mani. Man negribas, protams, kļūt tagad par tādu kā sauli mūsu mazā visuma centrā, bet kaut kādā ziņā ir tā, ka es esmu tas, kurš ir iesācis Vilofarm, un tad, kad es beigšu spēlēt, tad arī beigsies Vilofarm. Emīls Dreiblats, Vilofarm radītājs, balss, ģitāra, radios konto Kurzeme balss, laikraksta Kurzeme vārds ārzemju lapas veidotājs, TV Kurzeme raidījuma nedēļas šķērsgriezumā vadītājs, dažādu pasākumu kultūras sporta vadītājs, muzikants dažādos pasākumos. Var saskaitīt uz visu roku pirkstiem? Uz abu roku pirkstiem noteikti nesanāk. Man liekas, ka sanāk kaut kur 11 cilvēku, kas jebkad ir spēlējuši ansambli Vilofarm, jo kaut vai bija viens mirklis, ka mēs vispār bijām 6 vai pat 7, kas koncertos kāp uz skatuves. Mums bija violnieks, čellists, flautists, akustiskā ģitāra, es spēlēju elektrisko bass, attiecīgi bungas, tur jau vien jau sanāk, jau 6, man liekas, sanāk. Tad viņi visi ir nākuši un gājuši, un sastāvi ir nomainījušies, un patiesībā šis sastāvs, kurā mēs pat labāk spēlējam, un tad mēs trietā arī esam tas kodols, kas turas kopā un kas faktiski ir Vilofarm, jo mēs trietā varam nospēlēt jebko. Aleksandrs Krasavins, Vilofarm ģitārists, ģitārspēles pasniedzējs Priekulas mūzikas un mākslas skolā, muzikants dažādos pasākumos. Tas bija pirms pāris gadiem. Šai pašā vietā, kur mēs tad atrodamies. Sēžu un es dzirdu kaut kur pazīstams balss, kaut kur dzirdēt ir. Tas sēžu un kaut viens džeks, oranžs viss sēž un klausies. Tu tur spēlēji baigi forši. Man te grupa ir. Saka, kas pa grupu? Vilofarm. Saka, jā, kas tāda ir? Pirmo reizi dzird. Apmēram. Labi, nē, tā nebija. Es biju kaut kur dzirdējis kaut kad. Šeit, klausies, davai uzspēlējam, pamēģinam. Un tā mēs arī sarunājam, sazvanīties pēc pāris mēnešiem. Sazvanījāties? Mēnešiem? Jā, tas bija pēc pāris mēnešiem. Jā, un tad es satiku Emīlu, es viņu nepazinu, bija sarunā tikšanās šeit pat. Skatos un nāk viens tāds pilnīgi lisaks. Tā mēs izrunām, apsēdāmies un sākām mēģināt. Tas kaut kā lēnām sāc attīstīties. Uldis Naumanis, Vilofarm basģitārists, strādā celtniecībā, muzikants dažādos pasākumos. Mani tā oficiāli uzaicināja. Bija telefona zvans, man uzaicināja uz kafejnīcu. Matīs Pavītols. Emīlu Dreiblatu vispār es nebiju pazinis pirms tam. Bija tāds garmatains, tādiem kariem matiem melniem. Izklausās bieži mainījis tā atgriezumu, tad vienam bija līsti. Jā. Viņām tie mati tur dažādi ir. Un tad notika tāda saruna, kāda mūzika es klausos, man tā iztaujāja. Jā. Tad uztaisījām mēģinājumu, iepatikās, tā sākām dzīvoties kopā.
Albuma Tev par to nekas nav jāzina ierakstīšanas procesā un prezentācijas vakarā piedalījās arī viesmuzikanti. Vilo Farm savā daudzšķautņainajā albumā iekļāvuši gan jaunākus gabalus, gan dziesmas, kuru tapšana notikusi 10 gadu tālā pagātnē un vēl senāk. Negaidiet ilgi, jo varbūt par vēlu, nācis jau nevar pats sev iegriezt, kaut es šo dziesmu tev rakstījis būtu. Mūziku, kas uzrunā, kas uzķer klausītāju sirdsritmus, 11 dziesmām radījis Emīls. Tu atceries savu pirmo dziesmu, ko tu mēģināji sarakstīt vai dzeju? Kaut ko tādu atceries? Dziļā bērnībā tas iestiepjās. Kaut ko tādu jēdzīgu es varētu datēt ar to brīdi, kad man bija kaut kādi 15, 16 gadi, kad es biju kaut kādus pirmos 6 akordus iemācījies uz ģitāras spēlēt. Mīļotā nopirka audeklu krāsas un notas, lai mūsu kopīgās stundas te paliktu uzgleznotas. Izrāvās nagla un portrets ar visu līmi, gan bija jau pārāk vēlu, es vairs neuztveru to zīmi. Te tālu, augstu virs mākoņiem, zem manis sudravains aeroplāns ēnu met. Man rokās cieši sažņauta Boeinga stūre, mans kurs uz Manhetenu. Vārdi dziļi patiesi nākuši no Emīla sirdsdzīlēm, daļu radījis viņa draugs portāla Delfi galvenais redaktors Ingus Bērziņš. Tad, kad satiekamies, tad mūsu sarunas ir pietiekami saturīgas un vērtīgas, lai šo sarunu rezultātā rastos kaut kas labs, piemēram, kāds dziesmas teksts vai dziesma varbūt, vai kas tāds, vai kāda atziņa, kas palīdz radīt kaut ko lielāku un skaistāku un gaišāku. Es nezinu, kā viņš to dara. Nekad neesmu viņam prasījis. Patiesībā šis jautājums man alaži ir mulsinājis, jo es atceros tikai vienu no šī albuma visām dziesmām. Es atceros vienu tekstu, vienu skaistu augusta pēcpusdienu, kad es sēdēju mājās un pusstundas laikā bija pilnīgi skaidrs, kā jāizklausās šī albuma tituldziesmē Tev par to nekas nav jāzina. Ar maziem labojumiem un svītrojumiem es šo dziesmu tāpat ņēmu un pierakstīju uz vienas lielas A4 formāta lapas. Svītrojumi, kā jūs teicu, labojumi bija minimāli, un tāpat arī mūzika turpat bija pusstundas laikā klāta. Ko laižam? Šis nav gadījums, par kuru daudz ko stāstīt. Labāk paklusēt, ne aizprātības pārstīt. Piedod, ja es būšu nedaudz skarbs un trāpīgs, bet man gribas tādam būt. Turīt pamodos un runājos ar fārnām, smiltis purinot no vakardienas drānām. Es vairs neatceros, kurš to pirmais sāka, bet to nevar apturēt Ir visādas skices, ir visādi uzmetumi, visādi sīkumi. Tad ir bijis tā, ka, piemēram, vienai dziesmai es ejot pa ielu, pilnīgi skaidri sapratu, kādam ir jābūt pirmajam pantiņam ar visu tekstu un pat ar visu melodiju. Iegāju Narvesenā, paņēmu salveti, pierakstīju uz tās salvetes, jo man absolūti nekā nebija līdzi. Palūdzu, lai nedod rakstāmo un salveti un pierakstīju šo te pirmo pantiņu ar visām notiem. Kas tā ir par dziesmu? Sirdsapziņas, arī jaunajā albumā.
Pēc tam savukārt pārējo es piedzīvoju jau tad, kad mēs studijā bijām savākušies, lai šo dziesmu ierakstītu. Vai tev ir kāds cilvēks, no kur tu gaidi arī novērtējumu, teiksim, kas ir tavs autoritātes muzikā? Jo tomēr cilvēkam ir vajadzīga atzinība, vai tie ir tikai tavi fani, vai ir kāds cilvēks, kurš tev tiešām ir mūzikā stāv kaut kur tā augstāk? Tas jautājums ir bezgalīgi sarežģīts. Taisnība ir Edgaram Džigunam, kurš teica, ka viņi visi ir miruši, tie, no kuriem es gribētu lielāko atzinību sagaidīt, bet tas ir utopiski un mazliet arī smieklīgi un pārspīlēti, jo patiesībā nē. Mana atzinību es gaidu no sev vistuvākajiem cilvēkiem, visvairāk. Lai tajā brīdī, kad es ļoti noguris, ļoti piekrāpis visus savus tuvos cilvēkus dažādos svētkos, nebūdams mājās un nebūdams uz vietas, tad, kad es atnāku pie viņiem tomēr, tam nav jābūt tādam novērtējumam, ka viņi saka, bāc, cik tu labi, tēti, nospēlēji tur to vai to, lai viņi vienkārši saprot, ka man ir kaut kāds mans mērķis un mans vēlms kaut ko darīt. Lai viņi man nepārmet. Tas ir lielākais novērtējums faktiski. Mēs priekā augstu lecam, ja ķepā burkāns stāks. Ja tā bērns ir viņas, un tā dot šos rekvizītus, un tad novēlu šito menedžeriem, un novēlu ātrāk, tiekamies ātrāk šādā vidē nekā pēc 7. Pārdoms rosināšu, izskanāt meditatīvs. Kas tālāk? Vispirms paldies visiem, kas mums palīdzēja. Latvijas pirmajā rakafēnīcā. Prezentācijas vienā 10. reizē bija Latvijas pirmajā rakafēnīcā. Kopā ar mums svētkos piedalīsies arī grupas Nestīs Māte Tums. Es novēlu Emīlam pirmām kārtām, lai viņš neapstājās, jo viņam ļoti labi sanāk dziesmas. Gan vārdi, gan melodijas, tās ir ļoti dziļas, tās nav vienkārši prastas melodijas. Domāju, ka viņam jāturpina un lai viņam izdodas daudz šedēru vēl. Es arī ļoti ceru, ka šis albums tiks novērtēts un kad tieši ar šo albumu viņi tiks vairāk tādā Latvijas mūzikas apritē. Arī varbūt uz gada balvu tiks nominēts, jā. Tā kā puišiem bija tāda doma, kad varētu būt, jā. Bet no sirds novēlu, lai viņiem tiešām izdodas un lai tādā garā turpina. Kad Emīls klupdams, krīsdams savā ceļā sastapies ar dažādu raksturu cilvēkiem, kas viņam ir līdzējuši, citi zobus sakožot, citi labprāt, citi, diemžēl, aizgājuši no šīs pasaules. Kaut kā viņa tas spars ir bijis tik pietiekoši svēcīgs, kad viņš atradz tos savus līdzgaitniekus, un tagad es sēžu un klausos ar savu, kā jau man pašam nepatīk, kritisko ausi uz visu, un tiešām baudu. Tas ir baigi forši. Emīlam es novēlēšu vēl ļoti daudz visādas ražošas lietas, jo par viņu cilvēki domā nedaudz citādāk nekā par parastu produktu. Viņā ir kaut kas īpašs, viņš spēja kaut ko īpaši pateikt, viņš spēja kaut kādu īpašu noskaņu radīt dziesmās, kad cilvēks klausoties vairs nevis vienkārši to vērtē kā mūziku, bet jau kaut kādu stāstu. Tik daudz, kas mainījies par šitiem gadiem, kas vien Vilofarmā nav spēlējis, un varbūt cik pat daudz arī nevajadzēja spēlēt, un varbūt vēl kādam vajadzēja klāt. Jā, lai nav tā tukša salmu kūšana, forši, ka tas ir tāds... Es ceru, ka šis ir tikai viss sākums. Tieši tam, ko viņi tagad dara, ka tas ir jauns sākums. Kā to visu var paspēt? Tev ir tik daudz, vispārībā, tev ir ļoti daudz, kas nav noslēpums, ka tu rosies. Tik daudzos lauciņos, liekas, kur vispār nav Emīls. Kā to var un vēl dziesmu vispārējais? Bet es jau īpaši neko necenšos. Es visu mūžu esmu centies dzīvot pēc principa, ka es daru to, kas man patīk un kas man sagādā prieku.
Izdodot savu albumu taustāmā formātā, gluži kā pirmo bērnu ilgi gaidītu, lolotu, Vilofarm nevien pateicās visiem, kas palīdzēja tam ieraudzīt dienas gaismu, bet atdeva godu arī 4 dabas elementiem – ugunī, ūdenim, gaisam un zemei. Tagad albums sasniedzis arī savus klausītājus. Viens no tiem ar gaisā palaisto heliju, balonu un vēja spēku aizlidoja no Liepājas līdz Olēnai. Vilofarm klusi cer, ka tas, kas šad un tad viņu sirdīm liek iepukstēties straujāk, varētu trāpīt vienā ritmā ar klausītāju sirdīm. Un lai arī albuma kods ir, tev par to nekas nav jāzina, klausītājs, tverot mūzikas skaņas un dziļos vārdus, tomēr kaut ko uzzina. Nu tā, tas nu ir darīts. Vilofarm albums ir radīts.